Kārtējs video no Maira, kas atkal nav patiesa un balstās tikai uz emocionālo saturu. Par pamatu kalpo video ar mākslas darbu, kur tiek apgalvots, ka Redz šis izmaksāja 100 000 un tagad mētājās nevajadzīgs. Mairis pieliek no sevis, tā tiek tērēta rīdzinieku nauda un vāc komentāros par to, cik viss ir briesmīgi. Mairis ne pirmo reizi runā par naudas tērēšanu, tikai nepārbauda informāciju. Ja nebūtu slings un pārbaudītu, viņš zinātu, ka šis darbs ir no festivāla. Tas tika izrādīts un vēlāk aizvests prom. Par rīdzinieku naudu viens avots apgalvo, ka darbs neizmaksāja tieši neko, bet pēc festivāla nolikuma maksimālā summa, ko varēja dabūt, ir 4000 eiro. Tā vieta, kur šobrīd atrodas darbs, ļoti iespējams ir paša mākslinieka darbnīca. Bet ne Mairam, ne viņa sekotājiem patiesība nav vajadzīga. Starp citu, darba nosaukums ir Homo demokrātikus, jeb demokrātiskais cilvēks. Sākam izglītoties, cienījamie.